Nu, reku man viss labi iet. Tātad šitā buksa ļoti laba bija. Un tā galēja arī ir itīgi stingra. Apakšējās nomainītas. Atsperi nomainīti, viss iztīrīts. Zaldātiņš jauns. Tagad pienāca kārt nomainīt šitai atsaitai gala buksi. Un te ir Japāņu brīnums. Kur man lampiņa? O! Kāpēc tieši šajā vietā, būt tieši šeit, vajag kaut kādas, pat es nezinu, kas tās zvaigzne vai ārējais torks vai kā to nosaukt. Viens pie otra tā, ka pat citu atslēgu neuzliks, kā tikai speciāli muciņu. Kāpēc te var būt skrūvi parastā? Kaut kādas smalkās vītnes, ok, parastas skrūvas, visur parastas skrūvas. Babāts, te vajag zvaigznes. Nu, pusi no visiem maniem krājumiem es jau esmu izmēģinājis, man nekas nedara. Nomuļāt ar nepareizu atslēgu es arī negribu, tā kā ja es neatradīšu pareizo muciņu, tad rīt būs brauciens uz veikalu pēc kaut kādām speciālajām muciņām. Interesanti. Citu ir cilvēki, kas saka, ka lētajos šitajos stabilizātoru atsaitēs zaldātiņos saucamajos nav smēris iekšā, tāpēc viņa ātri izbeidzās. Speciāli attaisīja vaļā. Un šitais ir pilns ar smēri. Tā kā Yamato var ņemt. Iegādāju vēl vienu jaunumu sev garāžai. Ielauz to skrūvi izskrūvējumu komplektu. Rekur un atšķirās viņš ar to, kad ja parasti šitiem lētajiem sūdiem ir galā mazā seškantī, tā kā priekš iestiprināšanas skrūmašīnā vai mazajā tresenē. Tad šitan ir esnē gala. Attiecīgi, jaudīgāk šitā daļa, un tātad tas lūšanas punkts, plīšanas punkts arī ir daudz augstāks. Šits gan bija dārgs, bet, es gribēju nopirkt labu. Es viņiem arī līdz galam neticu, bet tad, kad man būs kāda ielauzt skrūvīt, man vismaz būs opcija pamēģināt, cik labi ir dārgais gals. Ja man kaut kas spēja iztracināt ārā, tad tas ir tas, ka tev ir apņēmība, tev ir optimisms un tavs darbs beidzās vienkārši tāpēc, ka tev nav speciālais instruments. Un vēl joprojām runāju par šīm skaistajām zvaigžņotajām 3 skrūvēm, velnciņas priekš kā viņas tur vispār ir. Nekādi varianti. Izmeklējos visu garāžu vecos komplektus. Nevienu muciņu nedara. Protams, zinātājs uzreiz pateiks, tā taču tur ir tā muciņu, jā. Ok, tātad standarta komplektos viņi nav, tātad viņi ir kaut kam speciālam. Tā kā šī ir viena no savirzes skrūvēm, tad es pieņemu, ka varbūt šī arī ir kaut kāda savirze vai sagāzums. Es pašlaik pieņemu, es vēl nezinu, es tulītās iešu Interkāra katalogā, pēc detaļas numuru atradīšu skrūvis un skatīšos, kas tās pa skrūvēm. Un tad es arī iegūglēšu un uzzināšu, kādu muciņu viņām dara. Bet šobrīd es nezinu, man tas besī. Es gribēju vēl kādu pusstundiņu pastrādāt, bet nevaru. Ok, rītdien dabūšu pēdējo buksu priekš otras puses, tad varēšu otru pusi likt kopā. Arī atsperu savilcējus nopirkšu sakarīgus. Tie, kas man ir, viņi aizlidoja vakar pa gaisu, ritīgi pa pirkstiem dabūja. Kaut kādu sūduši tās atspers maziņas un lielie savilcēji lec nost no viņām. Īsāk sakot, šodien darbs ir beidzies. Turpināsim rīt. Diena numur 4. Rīt būs diena numur 4. Tad mazliet par unikālo muciņu. Es šodien esmu izbraukājis krustām šķērsām visu Rīgu un esmu nonācis pie veikala HCT automotīve uz Vienības gatves un dabūju īsto muciņu ar 10 staru zvaigznīti iekšējo, ar ko atskrūvēt mūsu īpašajai Hondai īpašās plauktu skrūves. Forši! Redz, kur veikals, HCT automotīve. Otrā pusē Vienības gatvē ir tā Tīreņas iela, ja nemaldos, un tālāk tur arī Sanistals kaut kur bija. Vistālākais punkts iespējamais, kur vien aizbraukt no manām mājām. Tad vakars jau es nezinu, kurš pēc kārtas īsti bija. Vakars numur 3 vai numur 4. Patiesības mirklis vai šī Uber muciņa, kur es nevarēju atrast visā Rīgā šodien. Parādīšu tulīt, kāpēc. Uz viņas ir rakstīts virsū CRV
kad tā ir bijis, kad tu meklē specmuciņu, domādams, ka viņi ir priekš spec skrūvēm vai spec kaut kam spec. Es tagad tā sēžu, montēju to video un sāku domāt, ka es laikam esmu bijis diezgan liels lohs. Un ka iespējams, ka CRV uzrakst uz muciņas nevis kaut kā saistīts ar Honda CRV, kas diezgan ideāla sakritība šajā brīdī ir. Bet kā tikai tas nav Chrome vanadium, kas ir parasti rakstīts uz visām muciņām. Nesodiet mani bargi, es biju noguris jau kuro vakaru garāžā. Ja tas ir tā, tad, sorry, bet es tajā brīdī biju reāls atcepies. Skatāmies tālāk. Bet, kad uz muciņas būs rakstīts virsū auto modelis, kam viņi ir domāti, tas jau pārspēja Japāņiem par to vienkārši cepums. Un tagad patiesības mirklis. Vai viņa derēs? Un viņa der. Viņa der, viņa ir īstā. Oh my god. Labi, šito es bišķi apmuļāju. Jā, viņa ir īstā. Varam tirkšķināt vaļā un nomainīt pēdējo buksu šajā pusē. Juhu! Dodamies tālāk. Kā izskatās izļurkāta bukse. Un šitā. Tā ka, kamēr pieskrūvēt, viņi bija pie šejienes. Viņu likās nu tāda vēl diezgan stingra, bet nu labi nomainīšu. Tagad palaiž vaļā, tad ir mainam nost. Ko pēdējo vakaru pirmā uzvara ir beidzot. Šī puse, šofera puse ir done deal. Gatavs. Atskaite, kas ir izdarīts. Ir pārjaukts visā mīts. Viss ir notīrīts, nokrāsot šis tas un blablabla un tādā garā. Viss notīrīts. Jauna atspēr ielikt, jo atspēr bija salūzusi. Nomainīt tā šī apakšējā buksa. Īstenībā labāk būs apskatīties šādi. Šī buksa nomainīt. Nācās notīrīt objektīvu. Tātad šī buksa nomainīt. Šī buksa nomainīt. Šī buksa nomainīt. Neteikšu zaudētiņš, jo izklausās no krievu laikiem, teikšu stabilizātoru atsaitu nomainīt. Šī buksa nomainīt, tā bija baigi labā. Šis bija baigi labais, nemainīja. Amortizatoram atbalsta, tā buksa arī nomainīt. Nu un viss ir ieļots, super ieļots, viss ir kur smērīt, kur kapars smērīt, viss ir stingrs tā, ka var ar kāju spērt un nekas nekustās. Ceru, ka sieva novērtēs. Un tip. Varam ķerties klāt šai pusē, jo šeit nav izdarīts vēl pilnīgi nekas. Nu uz galda drumbai nomainīt šis tas, bet te ir šīs dienas stāsts. 5. diena manā Hondas sāgā. Visu saliku visu smuki kopā, visu saskrūvēju, sēļoju, visu pabeidzu. Vēl priekšā noņēmu ratus, noņēmu suportu, sēļoju, vadīklis, viss kārtīgi. Un tā, un brauc tagad testa braucienā, bremzes ir kā nāži, rītošā daļa ir ļoti klusa un patīkami braukt un tā, bet man iedegās VSA un ABS. Kaut kādu iemeslu pēc, sākot braukt, man iedegās šie, un apstājos, restartēju, un tā kā pa jaunu pielaižu, sāku braukt, viņu nodziest, un jau pēc īsa brītiņa viņi ir atpakaļ. Tā kā jābrauc mājās, jāslēdzās klāt pie kompja un jāskatās, kas par kļūdām ir. Nu, gan jau, ka kaut kas ar ABS dačikiem, lai gan viņi abi ir jauni aizmugurē. Ir kaut kāda nojauta, ka kaut kas ar viņiem nebūs kārtībā. Nu, tad jau redzēsim un pieslēgšos pie kompja un paskatīšos, kas pa lietu. Bet nu, visā citādā ziņā ļoti patīkama braukšana. Vienīgais es ieraudzīju, ka priekšā arī jāmaina plaukt sailinbloks. Jau darbiņu uz priekšu zinu. Kaut kā tā. Kā jau es nojautu, vaina ir ar vienu, problēma ir ar vienu no jaunajiem ABS devējiem, kurš pie ātrāka ātruma strādā korekti, bet pie lēna ātruma viņam ir
kaut ko raustās, pazūd kontakts viņam vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad, jā, rekur devēju rādījumi. Un rekur var te ir viņam gļuks, otrais no augšas, left, rear. Viņam brīžiem noraustās kaut kas. Viss pārējais stāv stabili, un viņš viens kaut ko noraustās. Līdz ar to uzreiz ABS sistēma izslēdzās ārā. Pie lielāka ātruma viņš, man liekas, nekļūdās. Tā, guļošais policists, vien brīdi. Nu, ot, pie lielāka ātruma viņš it kā stabili rāda. Nē, lai gan arī noraustās. Tā kā es tagad ļoti ceru, ka tā būs vaina vados tīri vai štekerī. Jo ar to štekeru tur ļoti čakarīgi bija, viņi iebāzt iekšā, varbūt līdz galam nav iebāzies. Jā, viņš pie lielāka arī noraustās. Tā kā meklējuši vainu vados, būs vēlreiz jāuzrauj augšā uz pacēlājumu. Jāpaskatās, kas darās ar to štekeru, jo viņi bija ļoti grūti iebāzt. Godīgi sakot, man nāca sieva palīgā ar savu mazo rociņu tur augšā iebāzi. Ieštekarējis, es kā arī paskatījos, kad it kā, normāli ieštekarēts, bet, jā, sievas mazā rociņa bija labāks variants, kā viņu dabūt iekšā. Jo savādāk tur, tajā kreisajā pusē, tur vēl jājauc nost visādi pribambas, lai tiktu klāt. Nu, vot, tā man iet, tā kā viss piekaras aizmugurējais remonts ir rezultējies ar vienu kļūdiņu. Vienkārši jāskatās, kas ar vadiem darās. Nu, viss. Šī sāga, ir pagaidām noslēgta. Čau un līdz nākamajiem video! Runājot par šo mazo defektiņu, kas ir ar ABS devēju, pārbaudīju visus štekerus, pārbaudīju vadus, tur viss ir pilnīgā kārtībā un ir viena teorija, kas ir palikusi pēdējā un visticamākā, jo redz, šai rumbai es gultu nemainīju, bet šai rumbai bija pilnīgi tā kā ielipis neizkustināms ABS dačiks. Devējs, atvainojos, nerunāšu tā, dačiks, nē, devējs. Nu, ot, un es viņu uz galda ar urbi izurbu ārā, bet rumbas gultnim tajā pusē, kurā caur rumbu iemaucās iekšā ABS devējs, rumbas gultnim ir magnētiskā lente virsū. Un es paskatījos YouTube video. YouTubē mēs varam viens no otra mācīties un daudz labas lietas uzzināt. Tātad, izurbjot ārā, bieži ar urbi aizķer to magnētisko lentu un izrauj ārā robeņu, un viss, un ar to arī ir done gultnim. Par šo varētu ļoti pārdzīvot, bet tā kā man ir jādzen, kā jau pilnpiedziņas Honda ar neatkarīgajām piekarēm aizmuguriem, man tagad ir jādzen uz savirzi, jo to es pats droši vien neregulēšu. Tad laikam vislabākais būtu nomainīt gultni arī kreisajā pusē, un tad ir abi jauni gultņi, un tad tu dzen uz savirzi, nevis tagad aizdzīt uz savirzi, un tad pēc kaut kāda laika nočakarēsies šitas gultnis, un tad atkal būs jādzen uz savirzi. Tāpēc es plānoju vēlreiz izjaukt šito pusi, tur viss tagad ir sēļots, viss ir kārtībā, tur bez problēmām izjaukt šito pusi, pārprasēšu jaunu gultni, tātad plus vēl 23 eiro. SKF gultnis, pārprasēšu jaunu gultni, salikšu atpakaļ kopā, un tad defektam tā kļūdē vairāk būt nevajadzētu. Jo šis ir vienīgais izskaidrojums, kas var radīt tādu visu laiku, tā kā gan izvei sinhronu pārrāvienu, kad ir, hops nav, ir, griežās, hops nav. Tas ir vienīgais iemesls, jo devējs ir jauns, viņam ir stabils rādījums un tāds konstants, gan arī ritmisks, tā noraustīšanās, atšķirībā no visiem pārējiem devējiem. Tā kā visticamāk es esmu atčakarējis magnētisko lentu gultnim un to pat nepamanīju. Viss, nomainīšu gultni, kādā no video pateikšu man sanāca. Vai arī tieši otrādi meklēsim tālāk vainu. Īsāk sakot, līdz nākamajiem foršajiem video ar vienu manu baigi foršo avantūru. Un ja tā avantūra man sanāks, tad būs super interesants jauns stāsts ar jaunu projektu. Čau!